Izstāstīšu tev par cilvēka elpošanas sistēmu. Elpošanas sistēmas galvenais uzdevums ir nodrošināt skābekli ķermenim, kas ir nepieciešams šūnu elpošanai, un atbrīvoties no oglekļa dioksīda, kas ir atkrituma produkts. Šajā attēlā redzamās daļas ietver deguna dobums un mutes dobums. Elpošana sākas, kad gaiss iekļūst organismā caur degunu vai muti, kur tas tiek sasildīts un mitrināts. Rīkle. Gaiss no deguna dobuma un mutes dobuma plūst caur rīkli, kas ir kopīgs ceļš gan ēdienam, gan gaisam. Balsene. Tās ir balss saites un ir svarīgs elements, kas atbild par skaņu veidošanu runājot. Traheja. Gaiss no balsenes nonāk trahejā, kas ir ciets caurules veida orgāns, kas sašaurinās un noved pie plaušām. Bronhi. Traheja sadalās divās galvenajās bronhu caurulēs, kas vada gaisu katrā plaušā. Plaušas. Bronhi iekļūst plaušās un turpinās dalīties mazākās bronhu caurulītēs, kas vēlāk izplatās kā kapilāri ap alveolu sietiņiem. Alveolas. Šie ir mazi gaisa pūslīši, kas atrodas plaušu galā. Tie ir svarīgi, jo tur notiek gāzu apmaiņa, skābeklis no ieelpotā gaisa pāriet asinsrites sistēmā, un oglekļa dioksīds no asinīm tiek izvadīts, lai to izelpotu. Visi šie orgāni un struktūras kopā veido cilvēka elpošanas sistēmu. Svarīga ir arī asinsvadu klātbūtne, kas redzama attēlā ap alveolām, kas nodrošina asins plūsmu un gāzu apmaiņu starp alveolām un ķermeņa audiem. Asinsvadu sarkanā krāsa norāda uz bagātinātām ar skābekli asinīm, bet zilā krāsa norāda uz asinīm ar samazinātu skābekļa daudzumu. Nebūtu pareizi rindot mūsu orgānu sistēmas pēc to svarīguma, tomēr bez gaisa mēs varam nodzīvot nesalīdzināmi īsāku laiku nekā bez, piemēram, ūdens. Pārlūko visu vēlreiz.